Labdien! Es šodien stāstīšu par slimnīcu skatījumu uz viedās specializācijas stratēģiju piedāvājumu, un tas, kas interesē vairāk slimnīcas, ir molekulārās un individualizētās diagnostikas un terapijas metodas. Slimnīcas arī ir dalībnieki Birtība projektā, par ko stāstīja Kaltiņkungs. Un molekulārās un individualizētās diagnostikas un terapijas metodas ir individualizēta uz molekulāriem un ģenētiskiem testiem balstīta diagnostikas un ārstēšanas metožu attīstība. Un tās ir dažādās apakšspecialitātēs, kas slimnīcās ir, un tas reizēm tiek apzīmēts arī ar personalizētu medicīnu. Un otra lieta ir uzlabotas terapijas zāļu un audu inženierijas produktu izstrāde un ražošana, ko reizēm mēs īsti sakām šūnu terapiju. Un arī jau pieminētā pirmās fāzes klīnisko pētījumu infrastruktūra, kas šobrīd pietrūkst gan slimnīcām, gan arī pētnieciskām institūcijām, arī reto slimību pētniecība un invaliditāti izraisošu un hronisku slimību pētniecība ir tās lietas, kas interesē slimnīcu pusi. Uzlabotas terapijas zāļu, naudu, inženierijas produktu izstrāde un ražošana diezgan likumsakrīgi izriet no tā, ka ir atklājumi šūnu un molekulārā bioloģijā, kas ļauj uzlabot terapijas, kas ļauj veikt somatisku šūnu terapijas un naudu inženierijas metodas izmantot cilvēku ārstēšanā un arī medikamentu un ķīmisku vielu testos. Šī joma rada jaunas iespējas slimību un arī disfunkciju ārstēšanā, un tās tiek izmantot, lai atjaunotu, labotu vai reizēm pārveidotu fizioloģiskas funkcijas. Un tas, protams, ietver gan produktu konceptu izstrādi, gan preklīniskus pētījumus, gan klīniskus pētījumus. Jau minētā pirmās fāzes klīnisko pētījumu attīstība ir ļoti būtiska ne tikai slimnīcām, bet arī pētniecības institūcijām. Pat labam notiek 2., 3. un 4. fāzes klīniskie pētījumi, un būtiski trūkst šī pirmā izpētes fāze, kas ir pats pirmais solis, kad vienkārši sakot, vielas tiek mēģināts uz cilvēkiem, lai saprastu, ko viņas dara cilvēku organismā, un tie ir nelieli pētījumi. Pirms var aiziet uz tādu īstu klīnisku pētniecību un pētīt vielu efektivitāti un to, cik labi un efektīvi viņas darbojas. Jo pirmā fāze mums vienmēr ir jāpamēģina, ko viņas vispār dara cilvēku organismā. Tas ir saistīts ar personalizētu medicīnu, ar advancētām terapijām, šūnu terapijām, gēnu terapijas un terapijas izmantojot nanotehnoloģijas. Tendences pasaulē šajā jomā ir tādas, ka aizvien pieaug klīniskās pētniecības kvalitātes prasības, ir augstas prasības laboratorijām, laboratoriju kvalitātei, tiek prasīts ieviest standarts, lai nodrošinātu pārliecinošu rezultātu. Ir svarīga jauna un inovatīva tehnoloģija apguva un ieviešana klīniskā pētniecībā. Translācijas personalizētās medicīnas ieviešanas klīniski objektīvais, jeb evidence-based pamatojums. Tās, laikam, ir būtiskākās lietas jūs varat arī pārlasīt. Un būtiski, ka Stradiņu slimnīca arī ir labi iestrāde šūnu pavairošanas un audu veidošanas automatizācijā. Un šobrīd esošās tehnoloģijas un laboratorijas ļauj veikt audu izstrādi laboratorijas apstākļos, veikt in vitro testus, kas veicina gan to, ka ir ātrāk un lētāk veikt pētniecību, un tas veicina arī 3R principu īstenošanu preklīniskā produktu izstrādē, respektīvi tiek samazināta laboratorijas dzīvnieku izmantošana, jo ir iespējams vielas testēt uz cilvēku audiem laboratorijas apstākļos, kas, protams, arī ir laba ziņa visiem dzīvnieku aizstāvjiem. Būtiskie spēlētāji pasaules tirgo jau iepriekšējie kolēģi ir minējuši, tās ir farmācijas kompānijas. Tie ir biotehnoloģija kompānijas, kas nereti ir neliela uzņēmuma, ko veido kādam vienam konkrētam produktam, vai tās ir pat tikai grupas. Slimnīcu gadījumā tās arī ir tehnoloģiju un ierīču kompānijas, tās ir klīnisko pētījumu organizācijas un arī šūnu un audu inženierijas kompānijas gan Amerikā, gan Eiropā. Šī individualizētā molekulārā pieeja tiek izmantot gan farmaceitiskā rūpniecībā, gan medicīnas tehnoloģiju ražošanā, gan arī tīri praktiskā veselības aprūpē. Un tas, ko mēs varam tā rezultātā saņemt, ir molekulāras un ģenētiskas testēšanas protokoli un arī tālāk izstrādāta aparatūra, diagnostikas metodas un tehnoloģijas, arī ārstniecības metodas un tehnoloģijas, protams, ka medikamenti ierīces un personalizētas medicīnas testi, un drošas medikamentu izstrādes, kurām tālāk var veikt klasiskus pētījumus. Pieaug prasības pēc farmakoģenētiskiem slimību testiem,
Un nepieciešamība, kāpēc tas viss ir īpaši svarīgs, jo visu laiku pieauga atsevišķu cilvēku patoloģiju komplicētība un patiesībā rodas arī jaunas patoloģijas, kas prasa atbildes un ārstēšanu šīm jaunām patoloģijām. Un attīstoties tehnoloģijām palielinās diagnostikas ārstēšanas iespējas un roku rokā palielinās arī cilvēku prasības pret dzīves kvalitāti un veselību. Un mēs visi aizvien dzīvojam aizvien ilgāk un gribam to darīt aizvien labāk. Šī ir vairāk sadaļa par šūnu terapiju, ko arī izmanto gan medicīnā, gan biofarmācijā, un tās ir jaunas terapijas zāles, audu inženierijas produktu un in vitro testu sistēmas laboratorijas apstākļu testēšanai. Un ir paredzama ļoti liela tirgus izaugsme šūnu terapijas un audu inženierijas produktiem, kas līdz pat 20% tuvākos 10 gados. Un līdz ar to šie produkti arī ļoti būtiski. Zinātniskās organizācijas Latvijā, kas darbojas šajā jomā, ir jau šeit izskanējušās, un tās arī, kas vēl tiks pieminētas, tās ir, protams, ka es skatos no slimnīcas puses, tās ir abas universitāšu slimnīcas, tas ir biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, tas ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts, kas darbojas ar jaunu zāļu izstrādi. Un slimnīcā arī ir intensīva sadarbība ar Latvijas Universitātes kardioloģijas institūtu un bioloģijas fakultāti, īpaši šūnu un audu kultivēšanas jautājumos, kā arī ar Tehniskās universitātes biomateriālu inovāciju un attīstības centru, jo materiāli, ko izstrādā, viņi ļauj tos kombinēt ar dzīvām cilvēku šūnām, kas arī tāda ļoti interesants virziens. Par cilvēku resursu precīzām aplēsēm droši vien, kad labāk zina arī institūcijas, bet zinātnieki un speciālisti, kas strādā šajā jomā, nāk no biomedicīnas un pētījuma centra, no Organiskās sintēzes institūta, no slimnīcām, no Latvijas Universitātes un Stradiņu universitātes, un tie arī ir jaunie studenti. Līdz šim šajā jomā ir darbojušās valsts pētījuma programmas un arī valsts nozīmes pētniecības centri, kas ir gan farmācijā, gan veselībā. Ir attīstīts mazinvazīvas tehnoloģijas diagnostikā un ārstniecībā, kardioloģijā, asinsvadu ķirurģijā, oftalmoloģijā, endokrinoloģijā un neiroloģijā. Pēdējo gadu laikā ir izpētīti aptuveni 55 jauni medikamenti mūsu slimnīcā un aptuveni 5 jaunas ierīces vai medicīniskas tehnoloģijas. Ir izstrādāts jaunas metodikas slimību ārstēšanai un jaunas inovatīvas ārstēšanas metodas, teiksim, ar lāzeru tehnoloģijām hipertonisku slimību ārstēšanā. Un ir izveidota un Eiropā tiek lietota un certificēta ar jaunu aortas stenta protēzi. Tiek veikti pētījumi par cilmes šūnu pielietojumu ne tikai kardioloģijā, endokrinoloģijā, bet arī ādas bojājuma ārstēšanā. Un tiek pētīta radiācijas sindroma ietekme uz Černobiļas atoma elektrostacijas negadījumā cietušajiem un pieaug arī zinātnisko un klīnisko pētījumu skaits ar katru gadu. Un šūnu jautājumos ir piesaistīta un apmācīta biotehnologa darbam uzlabotas terapijas zāļu ražošanā, un arī personāls šobrīd jau ir kvalitātes nodrošināšanai un kvalitātes kontrolē šūnu un audu kultivēšanas laboratorijās. Un izstrādāta arī darbinieku apmācības programma atbilstoši Good Medical Practice un Good Laboratory Practice prasībām. Un tās pozitīvās lietas ir tā, ka palielinās doktorantu skaits, bet vienlaicīgi ir arī jūtama zinātnieku aizplūšana no Latvijas un arī mediķu aizplūšana. Un nozīmīgi infrastruktūras punkti ir uzskaitīti, un pozīcija pasaules mērogā ir svarīga, gribu akcentēt tikai to, ka svarīga, lai nodrošinātu šo pozīciju sadarbības starp Latvijas zinātniskajām institūcijām un arī slimnīcām, un šis BIRTī projekts sniedz tā kā pamatotas cerības, ka nākotnē šī sadarbība varētu tikai paplašināties. Un tā kā es pamanīju, jūs saprotat, ka man arī ir šī jābeidz. Vēl minūtīt var. Jā. Pat labāk notiek sadarbība ar uzņēmējiem, bet tā vairāk ir klīnisko pētījumu jomā. Ir zināšana pārneses piemēri tieši cilnes šūnu īpašību izpētes rezultāti tiek izmantoti praktiskā medicīnā. Un šī stenta protēze kā tehnoloģija pārneses piemērs, kur mediķu secinājumi tiek ieviesti praktiskā komercpraksē. Un nākotnes ieguldījumi ir plānotais BIRTī projekts un arī personalizētas medicīnas laboratorijas izveidas Stradiņu slimnīcā un arī pirmās fāzes klīniskās laboratorijas izveida
un mācību zinātnes parks. Un tās lietas, kas mūsuprāt varētu kavēt, un kas šobrīd kavē, tomēr vienots attīstības stratēģijas trūkums, ierobežojumi universitāšu slimnīcām piedalīties zinātnes atbalsta projektu konkursos aizvadītā plānošanas periodā, universitāšu slimnīcu finansēja principu pielīdzināšanu lokālo slimnīcu finansējumu principiem un kopumā nepārāk pietiekams finansējums zinātnē, kā arī nereti konkurēt nespējīgs atalgojums pētniecībā iesaistītiem darbiniekiem, likumdošana un arī tādas tīri latviskas iezīmes kā savstarpēja konkurence un sašķelšanās. Paldies!